Pumpura iela 9, jeb agrāk Pasta iela, jeb Zirga pasta iela 9. Šī ēka saistās ar 18. gadsimta izciliem, bagātiem, lepniem, arī namīpašniekiem Gotlību Tēču un Hermani Hartungu. Bet visus gadus vai pat gadsimtus šeit arī atradās Zirgu pasta stacija, Zirgu pasta maiņas vieta, noliktavas un vēstuļu un korespondences šķirošanas telpas, lai važoņiem, braucējiem, kučieriem būtu pietiekami labi iespēja atpūsties. Pagraba telpās izvietoja pārnakšņošanas vietas. Kopš 20. gadiem, 20. gadsimtā šeit darbojās Klosteru pagrabs. Tas ir otrās šķiras restorāns un atzīmēts, ka te ir pirmā vieta, kur bija publiski pieejama, noklausāma radio, mūzika, radio priekšnesumi, kā toreiz rakstīja. Bēdīgs ir patreizējais liktenis, jo ēkas karkas ir bojā. Te bija domāta viesnīca, acīm redzot neveiksmīgs bizness, un ēka, kā Zirga pasts, nekad jau netiks atjaunota. Būvējot Liepājas Latviešu biedrības namu, Pasta ielas gals, tagad Pumpura ielas gals, tika nedaudz novirzīts no savas vēsturiskās asas, vairs neaizgāja līdz Rožu laukumam taisni, bet izvirzījumā, līkumā tas vēl tagad ir redzams.